Es saprotu, vakars vēls, gribās mājās. Bet kad tad, ja ne tagad? Kad tad vēl pajautās? Mājās nebūs man jautāt. Droši. Jā, Dievs mums arī atbild, protams, ne tādā veidā, ka mēs sākam dzirdēt fiziski balsi. Ja mēs to sākam dzirdēt, tad varbūt arī vairs nav labi ar mums. Bet Dievam ir savi veidi, kā viņš mums arī atbild. Bet par to tad tiešām vairāk tad tajās rekolekcijās 15. maijā. Tur mums būs tāds ilgāks laiks, kur mēs varēsim padiskutēt par to, kā mēs varam runāt ar Dievu, kā mēs varam vērsties pie Dieva un kādā veidā Dievs savukārt var darboties mūsu dzīvēs un arī mums atbildēt. Par to tad vairāk tajā reizē. Bet tagad varbūt konkrēti par šiem baušļiem. Jūs minējāt, ka Dievs mums deva cilvēkiem 7 dienas, un to vienu dienu priekš viņam vai vēl. Es uzskatu, ka cilvēks var priekš Dievu valdīt tikai to dienu, ja viņš aizies uz baznīcu, vai, piemēram, ja viņš vēl kas sev kaut vai aizies uz parku un pasēž zālītē un ir ar sevi. Tad es esmu ar sevi. Bet tajā pašā parkā jau arī runā. Jā, tev jau nav man aizies baznīcu, jānāk, kad arī sevi parkā. Jā, ar Dievu runāt var jebkur. Ar Dievu runāt var parkā, gultā, tramvajā. Ar Dievu runāt var jebkur. Tam es pilnīgi piekrītu. Nav jau tāda nozīme, tāds tikai un vienīgi, ja tu nāc uz baznīcu, tad tas nozīmē, ka Tikai un vienīgi nē. Bet arī, un līdz tam arī, mums vēl ir kopīgi jāpanāk. Jo, redziet, mums būs arī par dievkalpojumu atsevišķu lekciju. Un mēs nonāksim līdz tam. Un arī tajās rekolekcijās sestdien mēs runāsim par to garīgās dzīves dažādiem aspektiem. Kas mums varbūt pašā ceļa sākumā nešķiet pietiekami būtiski un svarīgi. Jo mēs vienkārši nezinām to visu. Mēs to visu nesaprotam un nepazīstam, un tā mums ir sveša pasaule. Mēs pazīstam, mums ir tāda pieredze, kāda mums ir. Un ja mūsu līdzinējā pieredze mums rāda, ka aizejot uz parku vai uz jūrmalu pastaigājot, mēs tur varam parunāt ar kaut ko augstāko un justies labi. Šai pieredzē nav nekāda vaina. Ir ok. Tā nav slikta pieredze. Bet es gribu sacīt, ka ir vēl kaut kas. Ir kaut kas vairāk, ko Dievs mums gribētu dot. Un tāpēc es saku arī gan tas, gan baznīcas, dievkalpojumu un pārējās lietas. Un šajā brīdī es pat varētu minēt dažādus racionālus un mazāk racionālus argumentus, kādēļ tas viss papildus ir ļoti būtiski kristīgi cilvēka dzīvē, bet šie argumenti šajā brīdī maz ko dot un līdzēt, jo vienkārši nav pieredzes. Tāpat kā grūti ir iestāstīt kaut kādas es pat nezinu, viens varbūt tāds ļoti vienkāršs salīdzinājums. Iedomājieties, 2 cilvēki tā kā grib dzīvot kopā un tad, teiksim,
jautājums, bet vai tie bērni arī vajadzīgi? Nu, vai tad tikai tā ir ģimene, kurā tad ir bērni, vai tad nevar arī tā bez bērniem? Nu, var, protams, arī bez bērniem. Bet ar bērniem tas ir kaut kas pilnīgāks, kaut kas vairāk. Un tikai tad, kad cilvēks nonāks līdz tam, tikai tad viņš sapratīs, kā tas ir, kad jā, arī ar bērniem. Bet kamēr tās pieredzes nav un kamēr ir kaut kādas šaubas vai neziņa vai kaut kādas bailes vai nepatika vai tur var būt iemesli 101. Nu, nevar jau pierādīt, ka vajag tos bērnus, ja? Nav jau kaut kādu tādu. Tur var teikt, jā, tur dzimstību, mēs tur izmirstam, tur vajag katrā ģimenē 3 bērnus, tur atražot sevi, sievu un vēl un tram. Var jau tā skaldīt, bet tas jau neko nepasaka. Nu, tāpat arī ar šo. Var parkā, var jūrmalā, bet arī baznīca. Vēl? Droši. Kā es jūs varētu iedrošināt? Tie paši bauši. Es domāju, ka lielās līnijās baušu izpratni ir visās konfesijās vienādi. Es tā nevaru uzreiz ātrumā iedomāties kādu konfesiju, kura kaut kā pēc būtības radikāli skaidrotu šos baušus citādi. Ir kaut kādas nianses, protams, piemēram, 7. dienas adventistu kustība, kas ir aizsākusies 19. gadsimtā. Tur ir ļoti liels uzsvars uz tieši šo 3. bausli, te būs svēto dienu svētīt, bet viņu izpratnē tajā brīdī, kad kristietība tā kā sāk svinēt svētdienu, kā šo 7. dienu, proti Kristus augšāmcelšanās dienu, ka kristietība novirzījās uz nepareizi ceļu, jo judaismā vecajā derībā šī īpašā diena, kas būtu jāsvētī, ir sestdiena. Sabata diena ir sestdiena vecajā derībā. Bet kristieši sāk pulcēties kopā, protams, tie, kas, pirmie kristieši, viņi pulcējās kopā arī sabata dienā, jo tā bija viņa vienkārši tā laika reliģiska tradīcija. Bet lēnām pamazām viņi pulcējās kopā arī svētdienā, jo tā bija Kristus augšāmcelšanās diena. Un lēnām pamazām kristietība palika pie šīs svētdienas. Un 7. dienas adventists saka, tā nav īstā diena. Un tad, tas ir tāds, tā ir tāda faktiski gandrīz vai baušu kontekstā vienīgais tāda vērā ņemama atšķirība ar citām konfesijām. Bet tajā ziņā 7. dienas adventisti ir ļoti specifiska kustība, ļoti specifiska uzstādība. Bet visumā arī viņi saka pēc būtības tieši to pašu, kam ir domāta šī īpašā diena. Tā ir domāta, lai mēs atpūstos, tā ir domāta, lai mēs uzlādētu savas garīgās baterijas, tā ir domāta tam, lai mēs noliktu malā savas aktivitātes un ļautu Dievam mūsu dzīvēs darboties. Tas pamat uzstādījums ir tas pats. Tā kā nekādas atšķirības konfesijas starpā.